Futbola klubs Aude ir viens no senākajiem futbola klubiem Latvijā. Mūsu dibināšanas gads ir 1969. gads, un komanda ir radusies no Paju sabiedrības. Kādreiz nosaukums ir bijis 9. maijs, un klubs ir bāzējies Vecmilgrāvī. Pats ar futbolu nenodarbojos ilgi. Kaut kad senā bērnībā es spēlēju futbolu, un tad tikai 16 gadiem tā nopietni ar visu sirdi un dvēseli esmu meties iekšā futbolā. Šobrīd tā ir neatņemama man dzīves sastāvdaļa. Par treneru futbola kluba Aude es strādāju jau 5 gadus. Tiklīdz man palika 19 gadi, tā sāku strādāt ar futbolistiem jaunajiem. Šobrīd es trenēju 13, 14 gadīgos futbolistus, kas ir sākuši lielo futbolu spēlēt. Treneru darbs man pašam sagādā baudu, un sevišķi es redzējuši pēc 2-3 gadiem, ka kāds no manis trenētajiem audzēkņiem būs vai nu Latvijas jaunatnes izlasē, vai es būšu priecīgs, ja vienkārši mīlēs sportu un nodarbosies ar futbola hobiju pēc. Man patīk spārdīt bumbu, sist pa vārtiem, apvadīt spēlētājus un ar to gūt baudu spēlējot futbolu. Bet mans mērķis, domāju, tikt Latvijas virslīgā, uzspēlēt, varbūt arī kādreiz Latvijas izlasē. Par labajiem darbiem es pats uzzināju caur draugiem LV. Biju saņēmis vēstules aicinājumus balsot par citiem projektiem, un izpētot mājaslapu Labie darbi LV pats izdomāju, kāpēc gan nepamēģināt. Labo darbu finansējums mums bija nepieciešams, lai iegādātos bērniem formas izejamās, jo mēs katru gadu braucam kādā tālākā turnīrā nopietnākā, kur ir komandas no visām pasaules valstīm, un lai labāk prezentētu savu valsti, gribējām visi izskatīties skaisti vienādi, un tādēļ uzrakstījām projektu labajos darbos. Ar labo darbu palīdzību mēs iegādājāmies sporta tērpus 53 audzēkņiem, kas pilnībā tika noģērbti, gan džemperi, gan bikses bija. Šobrīd var laukumā redzēt dažiem. Man patīk man jaunā forma, jo tā ir silta, ērta un diezgan viegla, nav arī grūti skriet ar šo formu. Man jaunās bikses patīk, jo viņas ir siltas, ērtas un vieglas ļoti. Pirms tam mums bija tikai spēļu krekli, šorti, getras un izejamo tērpu vispār nebija. Aizbraucot uz turnīriem, mēs visi uzvelkam šos tērpus, lai mēs būtu vienādi un skaisti. Bija tā, ka mēs ar otru kolēģi, ar ko mēs kopā vācām balsis, bijām diezgan noguruši, jo, ja nemaldos, tas bija piekdienas vai sestdienas vakars, kad beidzās tā balsošana, un bija tā, ka mēs to pēdējo dienu pat bijām pavadījuši tepat vietējā lielveikalā Lība, kur mēs sēdējām ar datoriem un vācām balsis. Un pats pēdējais salmiņš, pie kā mēs ķērāmies, kad 10. mūs dzina ārā no veikala, tad mēs devāmies tepat uz vietējo krogu un arī tur atradām palīdzīgu roku, kas nobalso par mūsu projektu. Bija ļoti daudz vecāki iesaistījušies un palīdzēja, citi pat braukāja pa savu vietējo rajonu ar mašīnu un laptopu un bezvadu internetu un vāca balsis. Tad mēs sapratām, ja vecāki ziedo tik daudz savu laiku, tad mēs vienkārši nevaram atļauties nedarīt visu, kas ir mūsu treneru spēkos, lai neuzvarētu šajā projektā. Protams, bijām neizsakām priecīgi un pateicāmies, sūtījām īsziņas, pateicāmies visiem vecākiem, kas ir iesaistījušies, un izdzērām arī vienu mēzežu ar šampanieti. Es varu pateikt vienu, zaudēt nav ko. Tas nav tik sarežģīti uzrakstīt to projektu, un tiešām
kas neriskē, tas nevinnē droši vien, tā teikšu. Paldies labajiem darbiem!